Un šodien nāk vēstījums no erceņģeļa Gabriela. Jums visiem. No mūžības sākumiem es tevi esmu vadījis, un tu biji kā gaisma visuma klēpī. Kad universs dzima, tu biji jau tad, kā unikāla dzīvības, apziņas, enerģijas sēkla. Tu tur dusēji un ilgojies pēc dzīvēm neskaitāmām. Mīļais, tu zini, otra tāda nav pasaulē. Tu esi unikāls un unikāla. Un tikai tev piemīt tava skaistā vibrācija, pēc kuras tevi atpazīst tava dvēseļu grupa. Jā, es jūs neradīju vienus. Es jūs radīju kopā ar jūsu gaismas ģimeni. Un jūs visi esat gaisma. Pat ja jums liekas, ka dzīvē ir ļoti tumšs, jūsos mīt gaisma. Gaisma, kas no pirmsākumiem, no dvēseļu dārza, no visuma sirds. Es jūsos esmu licis šo gaismu. Jūs variet to pamodināt, apstājoties dzīves skrējienā, pieskaroties sirds centram, paskatoties debesīs, tūkojot zīmes, pateicoties par labo, ielpojot dziļi un sajūtot, ka tas viss ir brīnums. Ka tas viss ir brīnums, kā tavas krūtis cilājas, elpas ritmā, kā un kāpēc pukst tava sirds. To jau neviens nav izskaidrojis. Cilvēks ir izpētījis, kā aug bērniņš mātes miesās, bet kā rodas dzīvība, to jau neviens nav izskaidrojis. Mīļie, mīļās, jūs esat brīnums, brīnums, kuru Dievs ir radījis, brīnums, kas no visuma klēpja, no gaismas, no sākuma, no dvēseļu dārza, ir atnācis līdz šai dienai, līdz šai dzīvei. Atceraties to, tajos brīžos, kad nomāca sadzīve, kad bailes par nākotni. Viss ir brīnums. Jo vai tev piedar tas brīdis, kad tu atver acis katru rītu? Vai tu zini, kur sākas tava elpa un kas kustina tavas krūtis? Nē, tu neesi ķermenis, tu esi brīnums. Un atceries to biežāk, pacel acis uz mani, es esmu tavs eņģelis, lielais, vadošais, un es vienmēr esmu pāri jums visiem un jūsu dvēseļu pavadoņiem. Es esmu Gabriels, kas stāvējis pie dzīvības šūpuļa. Tu esi izredzēts dzīvot, un tas ir brīnums. Pateicies par to, un tevī vairāk mīlestības būs. Un ļauj, lai rītdiena parūpējas pati par sevi, jo tu jau nezini, kas tajā būs. Un tāpēc pateicies par visu, kas ir, noliec bailes par to, kas varētu būt. Un tad tu vairāk satiksi mīlestību, pateicību un prieku. Sirsnībā, tavs Gabriels, erceņģelis.